Ikšķila ir viens no senākajiem apdzīvotajiem Latvijas novadiem. Par to liecina arī Pilskalna un Senkapa tagadējā Ikšķilas lauku teritorijā. Ikšķilas vēsture patiesībā sākas jau, vismaz pirmie ieraksti ir sākot jau no 1. gadsimta pirms mūsu ēras, kas ir Vīna kalna apmetne. Tā šobrīd ir zudusi praktiski, viņi atrodas lielā šosejas malā, bet par plašāku vēsturi mēs varam sākt runāt par 12. gadsimta beigām, kad Ikšķilē ieradās bīskaps Meinards, lai sludinātu kristīgo ticību šeit. Vairāk nekā pirms 800 gadiem šeit aizsākušies Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi. Ikšķila ir bijusi viena no pirmajiem vācu krustnešu atbalsta punktiem Baltijā, un 1185. gadā šeit ir uzbūvēta pirmā mūra celtne Baltijā – Livonijas bīskapa kapela jeb baznīca. Šodien, 2017. gadā, Ikšķilē jau ir 832. Mēs varam lepoties ar to, ka esam vecāki par Rīgu, bet mēs neesam vecākā pilsēta Latvijā, tā tomēr ir Ludza. Bet ņemot vērā, ka mēs esam tikai 30 km no Rīgas, viegli un ērti sasniedzami, tāpat tās arī mūsdienās ar vilcienu, tad es ieteiktu, braukt uz Ikšķilu un izpētīt šo vēsturi, lai gan tā ir ļoti maz saglabājusies līdz mūsdienām. Svētais Meinards ir mūsu apustulis, varētu teikt, rietumu kristietības ienesējs Latvijā. Un tas ir kaut kas tāds, kas pievērš tām domām, ka kristīgā vēsts arī atnes tādu kultūru kā tādu sakārtotu, ja? Ar ko ienāk tieši rietumu kultūra Latvijā, ja, un tā. Godinot un turot cieņā Latvijas pirmā bīskapa Svētā Meinarda piemiņu, 2010. gadā tika uzstādīts piemineklis Svētajam Meinardam. Piemineklis veidots pēc Romas katoļu draudzes pāvesta Konstantīna Bojāra iniciatīvas un mecenāta Jura Savicka palīdzību. Man uzrunāja šajā jautājumā kardināls Pujāts. Mēs kopā ar viņu sākām to attīstīt un darīt. Es faktiski biju arī ļoti gandarīts, ka tieši es tiku uzrunāts no kardināla puses piedalīties šajā projektā. Tad es sāku iedziļināties jautājumu būtībā, paskatījos vēsturiskās grāmatas, kas ir Meinards, kā tas viss noticis. Un mana pārliecība par to, ka šajā vietā jābūt Meinarda piemineklim, tikai auga ar katru brīdi. Un tā lēnā garā tas projekts arī tapa un tika realizēts. Un man viņš patīk. Un zīmīgi ir tas, ka Latvijā patiesībā ir ļoti maz pieminekļu, kas ir veltīti, ar baznīcu, ar ticību saistītiem cilvēkiem. Bet Svētais Meinards ir vienīgais tāds bīskaps, vienīgais tiešām, kas asociējās ar baznīcu, ar ticību, ar mūsu zemi. Un Ikšķilē tas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka tas palīdz atcerēties to, cik daudzas labas lietas šajā vietā ir notikušas. Meinarda piemineklis šajā vēsturiskajā vietā ir kā zīme, ka jāatgriežas pie kristīgajām vērtībām un tās jātur godā. Ja cilvēks nezina savu vēsturi, savu pagātni, savus vecākus, tad diez vai viņam ir ar nākotni. Un mums ir ļoti laba pagātne, vēstures pilna, visādiem notikumiem. Un tā vēsture ir veidojusi mūsu tautu. Tā, ka es esmu gandarīts, kad man palēmējās faktiski piedalīties šajā projektā un viņa realizē. Meinards Livonijā mācīja Kristus mācību, un viņu var uzskatīt kā civilizācijas aizsācēju Latvijas teritorijā, un noteikti tā nav likumsakarība, ka tam par godu bija izvēlēta tieši Ikšķila, Latvijas viduspunkts, kas arī mūsdienās atspoguļo savu īpašo kultūras mantojumu. Ikšķila attīstās ļoti labi. Paldies arī pašvaldībai. Jūs paskatieties, kādas smukas mājiņas tiek celtas, kā vecās mājiņas tiek sakoptas. Un Ikšķila, es domāju, priekš daudziem ir ļoti labs piemērs. Pat baznīcu runājot, tas ir tas projekta turpinājums. Tā ir vēsturiskai vietai jābūt vēl ar lielāku nozīmi. Tamdēļ to baznīca. Es mēģināšu to arī projektu atbalstīt. Ikšķilas vēsturē un attīstībā nozīmīgu lomu ir ieņēmusi arī dzelzceļa stacija, kura tika atvērta 1863. gadā. Ikšķiliešiem dzelzceļa stacija ir kā stacija apmēram vairāk, kā 150 gadus, mazliet vairāk kā 150 gadus, kad tika uzbūvēta dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils. Un līdz ar to ar šīs dzelzceļa stacijas un līnijas atvēršanu sākās īstenībā ļoti strauja Ikšķilas attīstība.
Ikšķila jau izsenis atrodas svarīgi tirdzniecības ceļa krustpunktā, un līdz 2. pasaules karam no Ikšķilas pasažieru stacijas ar pajūgiem un pārcelt uz starpniecību pasažieri tika nogādāti pat uz Baldoni. Ikšķilas dzelzceļa stacijā bija arī zirgu tramvaja pietura, mēs tā varētu to nosaukt. Zirgu tramvajs bija pārvietošanās līdzeklis, tātad zirgu pajūgs, kam aizmugurē bija iejūgts tāds vagoniņš, kurā sasēdināja cilvēks, un šis zirgu tramvajs brauc maršrutā Ikšķila Baldone. Tajā laikā, kad tika atklāta šī dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils, tas bija laikam vienīgais pārvietošanās veids, kā varēja nokļūt uz Baldoni, un uz Baldoni brauca ārstēties uz sanatoriju. Esot Ikšķilas dzelzceļa stacijas tuvumā, viennozīmīgi ir vērts iegriezties blakus esošajā kafejnīcā Rūberts. Principā pat kafejnīca strādā no 2004. gada. Kā konditori strādājam no 2000. gada. Principā mēs varam piedāvāt visu konditoriju, sākot no cepumiem, klingeriem, maizītēm, tortēm, kāzu tortēm, korporatīvajām tortēm. Konditorija Rūberts ir ģimenes uzņēmums, kas Ikšķilē darbojas jau 17 gadus. Šeit tiek piepildīti tik viena gardēža vēlākie sapņi, jo visa produkcija tiek gatavota ar mīlestību un rūpēm no augstvērtīgām un dabīgām izēvielām. Jā, tur tās receptes, kuras mēs izmantojam, lielākoties ir īsti atrisināts, tādas mājas receptes ir pielāgotas ražošanas vajadzībām. Nav viegli tas katrā ziņā, bet jā, tas mums ir izdevies. Katrā ziņā mēs ražošanas procesā mēs paši nepievienojam klāt. Izēvielas iepērkam tāpat kā jebkura konditorija, bet mēs paši nepievienojam ne stabilizators, ne garšas pastiprinātājs. Vēl joprojām strādājam ar sviestu, vēl joprojām strādājam ar 9% biespienu. Tā, un saldo krēmu dabīgo, jā. Tās ir tās galvenās lietas, uz ko mēs turamies, jā. Rūberta konditorija atrodas Ikšķilē Daugavas prospektā 67, kā arī veikalā Maksima, skolas ielā 4A. Jā, mums ir Maksimā, tur ir arī otra kafejnīca. Tur būs plašāks piedāvājums. Mēs tur piedāvājam arī burgerus gan uz vietas, gan līdzņemšanai. Un iespējams arī paēst salātas zupas. Arī tāpatās ātri gan paņemt līdzi, gan arī uz vietas ēst. Rūberta konditorija sniedz neaizmirstamas sajūtas, prieku un rūpes. Īpaši tas ir attiecināms uz svētku tortēm, jo katram klientam tiek piemeklēts individuāls risinājums un svētki var sākties. Savukārt mazās Juglas upes krastā starp simtgadīgiem ozoliem pie Lībiežu kapu lauka atrodas kultūras mantojuma centrs Tīnūžu muiža. Tīnūžos ir saglabājusies vienīgā muiža. Sanāk, Ikšķilas novadā šīs muižas bija daudz, bet, diemžēl, vēstures gaitā Tīnūži ir palikuši kā pēdējā vieta, kur var šo muižu redzēt. Tāpat arī pie Tīnūžiem ir norisinājušās ļoti lielas kaujas tieši Pirmā pasaules kara laikā, un šīs kaujas ir pazīstams arī Eiropas militārajā vēsturē kā pietiekoši nozīmīgas. Ikšķilas novada kultūras mantojuma centrs Tīnūžu muiža atrodas 20. gadsimtā 30. gadu sākumā celtajā klētī, un tā pamata ekspozīcija veltīta latviešu strelnieku kaujām pie Mazās Juglas upes 1917. gadā. Šī izstāde ir patstāvīga, bet ik pa laikam mēs organizējam izstādes, kur šo muzeja stāstu mēs atjauninām. Tā, piemēram, 2. septembrī tiks atklātas 2 jaunas izstādes, kas stāstīs par tiem pašiem Pirmā pasaules kara notikumiem, bet tur būs cits stāsts un arī priekšmeti tiks izstādīti, kas ir nākuši klāt šo gadu laikā. Savukārt Kābeļu senkapos ir iespējams izstaigāt mūsu senču Lībiešu takas. Šī ir viena no retajiem senkapu vietām, kas vēl ir saglabājusies līdz mūsdienām. Šeit ir 81 līvu uzkalniņu kapu lauks. Un šai vietā ir veikti arī arheoloģiskie izrakumi un atrastas dažādas rotas lietas un tā laika darba rīki un instrumenti. Laikam ritot Ikšķilas novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvē netālu no galvaspilsētas. Novadā dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo aktīvi nodarbojoties ar vidē draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, kas ļauj izmantot aktīvas atpūtas un turisma iespējas.
Kā viena no populārākajām atpūtas vietām ir novadā esošie Zilie kalni. Romantiskajā un skaistajā dabas parkā atrodams arī skatu tornis, no kā paveras brīnišķīga ainava. Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūra, Turisma, sporta un atpūtas komplekss Zilie kalni attīstības aģentūra ir Ogres kangaru osu grēdas sastāvdaļa, kam raksturīgs izteiksmīgs reljefs, kur atpūsties visiem ziemas prieku cienītājiem. Ik viens dabas parka apmeklētājs var doties pastaigā pa skaistu sakoptu mežu, uzkāpt turnī vai apmeklēt gleznēno Dubkalnu ūdenskrātuvi. Lieliskas sporta, turisma un atpūtas komplekss Zilie kalni gaida ikvienu dabas mīļotāju atpūsties un gūt satriecošas emocijas visa gada garumā. Ieteikums ir apmeklēt informācijas centru un uzzināt par tām vēsturiskajām vietām, kādas Ikšķilē ir. Tiek sastādīts, protams, arī individuāls maršruts, tiek parādītas kartes. Un pēc katra iespējām un vēlmēm, ko nu kurš vēlas redzēt, mēs esam atvērti un draudzīgi un jebkuram palīdzēsim. Un esam izdevuši arī tādu bukletu, ko darīt Ikšķilē. Ikšķilē ir arī apskatām mazākā pareizticīgo baznīca Latvijā, kur ir netipiska ne tikai ar savu miniatūrisko lielumu, bet arī ar faktu, ka baznīcas zvans atrodas ārpusē pie ēkas priekšējās sienas. Ikšķile piedāvā bagāts turismu un izklaides iespējas, kā viena no tām ir biedrības IKS parks piedāvājums. Izbaudīt lauku priekus, spēlējoties un relaksējoties meža malā. Šeit ir iespējams nodarboties ar amatniecību, interaktīvā veidā iepazīt Latvijā augošas ārstniecības augus un to īpašības. Galvenā ideja bija saglabāt to zemi, kas mēs esam mantojuši no senčiem, ja? Un lai to zemi neiztirgota saglabāt, uz tās zemes jāstrādā. Tāpēc pirmais bija ārstniecisko augu parks, bet pēc tam, lai to uzturētu, vajadzēja kaut kas vēl. Tas, kas bija pieskaņots tam ārstnieciskiem augam, tie ir dzīvnieki. IKS parks piedāvā plašas aktīvās atpūtas iespējas. Lauku sētiņā meistari ikvienam interesantam piedāvā praktiskas nodarbības ar iespēju iepriecināt sevi ar pašradītiem suvenīriem. Tagad pie mums pārsvarā nāk vecāki ar bērniem, un, protams, arī var būt kazanieki, jubilejas, dzimšanas dienas, vēl kaut kas var interesanti pavadīt laiku, gan pastrādāt, gan paspēlēties ar dzīvniekiem, gan vienkārši atpūsties. Šeit ir iespēja sajusties tuvāk dabai un mūsu senčiem. To paspilgtina arī aizraujoša fotosesija senatnīgos tērpos. IKS parks nemitīgi papildinās un attīstās, tāpēc izbaudiet ģimenes lokā vasaru un apmeklējiet atpūtas un izglītības parku IKS parks. Principā ideja ir tāda, ka mēs gribam to minigolfa lauciņu pārcelt tuvāk šeit minizoo, izremontēt lielāku darbnīcu, lai tur būtu gan kalšanas, gan akmeņa apstrāde, gan koka apstrāde. Un pa vidu, tur, kur tagad ir liela pļāva ar knapi dzīvu mauriņu, izveidot salmu figūru parku. Savukārt ūdensprieku baudītājiem paveras plašs piedāvājumu klāsts Ikšķiles laivu nomā Ūdensprieks. Droši variet doties pie mums ciemos katru dienu, izņemot pirmdienas un otrdienas, kad mums ir brīvs. Un no 12 līdz 8 mēs šeit strādājam un piedāvājam visus šos te paldīdzekļus, kas ir. Uzņēmuma pamatprofils ir laivu, ūdens, motociklu, dažādu peldlīdzekļu noma, cilvēku pārvedāšana Rīgas HES akvatorijā, dažādu pasākumu rīkošana uz ūdens, piestātnes pakalpojumu sniegšana, kā arī laivu un dzinēju remonts, apkalpošana, piestātņu un peldošu ēku izgatavošana. Pamat maršruti jau mums ir tā Nāves sala un Mēnerdes sala. Nāves sala, kā ļoti daudz zina Latvijā, ir ļoti pazīstama un tāda svarīga latviešiem vieta, kur norisinājās pirmās latviešu divīzijas cīņas. Un tad tāda skaistāka vieta ir Mēnerdes sala. Viņa ir tāda romantiskāka, viņa ir tādas baznīcas drupas mums Ikšķilē šeit. Ūdensprieks piedāvājumā ir arī izbraukums ar autentiski būvētu vikingu kuģi, kas ir veltīts Ikšķiles pilsētas 830 gadu jubilejai un nosaukts pilsētas vecajā vārdā. Šī laiva ir principā no tāda projekta, kas likās pilnīgi bezcerīgs un šausmīgi dārgs, ir izvērsusies principā pa vienu no veiksmīgākiem projektiem, kas šeit ir iesākts un arī turpinās, protams. Jo viņi ir ļoti populāri, viņi ir ļoti manevrēt spējīgi, viņi ir salīdzinoši maziņi, mums ir speciāla piekabe. Mēs ar šo laivu ļoti daudz ceļojam, braukājam ne tikai pa Latviju, bet arī pa Baltijas valstīm. Tagad projekts pat uz Norvēģiju, varbūt tās brauksim šogad.
Ikšķiles pilsētā aktīvi darbojas arī vairāk ēdināšanas uzņēmumu. Sijā Ozoliņa konditorija Latvijā ir pazīstama ar gardajām tortēm. Produkcija ir iegādājama gandrīz visā Latvijā tādos veikalu tīklos kā Rimī, Maksim un tirdzniecības centrā Stokman. Taču Ikšķile ir uzņēmuma mājvieta, un uzņēmums ir atrodams arī Ogrē. Tomēr Ikšķilē Meliorātora ielā 20 atrodas ne tikai uzņēmuma ražotne, bet arī skaista un mājīga kafejnīca, kur nesteidzīgi ieturēt maltīti. Jāpiebilst, ka Sijā Ozoliņa konditorija idejas autors ir meistars Jānis Ozoliņš, restorāna Rīga kafejnīcas Vecrīga bijušais vadītājs, kuri 45 gadu garumā krātā pieredzi un tradīcijas no kafejnīcas Oto Švarts pastāvēšanas laikiem tiek turpinātas Ikšķilē. Gan vietējiem pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem Ozoliņa konditorija savās telpās piedāvā rīkot banketus un viesības, kā arī nodrošina individuālu pasūtījumu izpildi. Visa produkcija tiek ražota no dabīgām izēvielām, un viens no kulināru meistarstiķiem ir krēmšnitas kūciņas, kuras tiek ražotas pēc tradicionālām receptēm, izmantojot īstu sviestu. Šobrīd tiek remontēta kafejnīcas terase, un saimnieks sola, kad jau septembrī tā būs atvērta apmeklētājiem. Līdz ar to ik viens ir aicināts baudīt atvasaru un ļauties sevis palutināšanai. Savukārt tiem, kur vēlas relaksēties, izbaudīt mājīgu vidi vai vienkārši atpūsties, ir jādodas uz Sijā Spa Drops. Spa Drops viesnīca un ūdens atpūtas centrs atrodas Ikšķilē, skaistās upes Daugava krastā, un jau 5 gadus priecēja ikvienu viesi un apmeklētāju. Viesnīcas un atpūtas centra nosaukums Spa Drops veidojies no latiņu valodas sanus per aqua, kas nozīmē veselība caur ūdens pilēm. Tādēļ šajā atpūtas kompleksā viena no galvenajām vērtībām ir ūdens atpūta un plaši viesnīcas numuriņi ar burvīgu skatu uz Latvijas dabu un Svētā Meinarda salu. Viesnīcu apsaimnieko ģimenes uzņēmums ar ilgadēju pieredzi viesmīlības nozarē, un kopā ar kolēģiem viesnīcu sauc par sirdslietu un dzīvesveidu. Viesnīcā ir 14 ērti un plaši numuriņi, pieejami gan 2-vietīgi, gan 3-vietīgi numuriņi, kā arī lielākam ģimenes pulkam 4-vietīgs numuriņš. Viesnīcas viesiem ūdens atpūtas centra apmeklējums, bagātīgas brokastis rīta peldu basēnā un džakūzī ir iekļauts izmitināšanas cenā. Ir pieejams ātrs bezmaksas bezvadu internets, kā arī ērta autostāvvieta. Par papildus samaksu tiek piedāvāts ceļot un uzturēties numurā ar mājdzīvniekiem. Ūdens atpūtas centrā vilina 8x16 metru liels baseins, džakūzī un augstais pēcpirts baseins pēc relaksācijas tvaika pirtī vai saunā. Bērniem līdz 5 gadiem ūdens atpūtas centra apmeklējums ir bez maksas, ģimenēm atlaides. Visiem apmeklējums ir bez laika ierobežojuma. Ikšķiles un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem tiek piedāvāts licencētas interešu izglītības programmas, ūdens aerobika, zumba ūdenī, ūdens aerobika senioriem un peldēt apmācību bērniem no 4 gadu vecuma profesionāla treneru vadībā. Ikšķiles novada kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina īpašu dzīves vidi un piesaista atpūtniekus no kaimiņu novadiem, it īpaši aktīvo pasākumu laikā. Tuvākais ir 12. augustā ir Latvijas dziedošo aktieru salidojums Ikšķiles estrādē. 26. augustā gaidām visus uz izrādi Tobago. Un septembra 1. nedēļas nogalē jau atkārtoti notiek senlietu un restaurātoru lietu tirdziņš. Ikšķiles novada pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību. Uzņēmums Markinvestāt dibināts 2014. gada septembrī, un tā galvenais darbības virziens ir asfaltbetona ražošana, derīgo izrakteņu dolomītu un granču šķembu ieguve, to ražošanu un transporta pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums produkcijas ražošanas procesā pielieto modernākās tehnoloģijas, kas ir mazāk kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem. Kopumā uzņēmumam pieder asfaltbetona rūpnīca Ikšķiles novadā un vairākas atradnes, kuras darbojas visā Latvijā. Vairāk kā 10 smalko, jaukto un rupjo minerālu materiālu frakcijas tiek ražotas katrā atradnē pēc tirgus pieprasījuma. Tādēļ minerālu materiālu klāsts visās uzņēmuma atradnēs ir ļoti plašs. Sijā Markinvestā pieder arī vairākas kravas automašīnas, ar kurām saražotais materiāls tiek nogādāts klientam.
Uzņēmuma rīcībā ir apmācīts un pieredzējis personāls, kā arī speciāls transports, aprīkots un certificēts pēc ADR normām. Markinvestā ir arī sava minerālu materiālu un būvmateriālu laboratorija, kas sniedz iespēju noteikt minerālu materiālu un asfaltbetona attīstības rādītājus, tādējādi sniedzot saviem klientiem augstākas kvalitātes asfaltbetonu un šķēmbas. Ikšķils novads ir vieta, kur dzimusi mūsu valsts garīgā attīstība un norisinājušies nozīmīgi notikumi. Tāpēc iepazīsim mūsu valsts vēsturi un izbaudīsim Ikšķils novada piedāvāto kultūrvēsturisko mantojumu un aktīvo atpūtu.